Tātad šis ir kā mazliet apkot ģitāru. Stīgas ir jāmaina nevis tad, kad viņas plīst, bet tad, kad viņas pārstāja skanēt tā, kā viņām vajadzētu skanēt. Eliksīrs ir ļoti, ļoti forša kompānija, tāpēc, ka viņu stīgas skan ilgi labi. Viņas sākumā varbūt ir ļoti gaišas, bet pēc tam viņas mazliet pazaudēs to savu gaišo skaņu, bet ilgstoši tur savu labo skaņu un tad vienā brīdī vairs neskan. Izmērs un nanoweb coatings. Es neesmu sastaps nevienu ģitāru, kurai labi skanētu polyweb. Tā ir kļūda, ko es vienreiz izdarīju nopērkot, tad vajag nanoweb. Un izmērs ir atkarīgs no preferences. Biezākas stīgas, vairāk sāpēs pirksti. Bet sulīgāks tonis it kā. Ir citi cilvēki, kuri ir teikuši to, ka tā īstenībā nav un ka pietiek ar 9 niecēm. Es pārsvarā spēlēju ar 11 niecēm. Tas, kas būs vajadzīgs, būs vajadzīgs papīra skočs, būs vajadzīgs stīgu tinējs, stīgu komplekts, metāla vilna. Šis ir mazs gabals, viņas depo nāk tādos lielos mučkuļos. Citiem stīgu tinējiem nāk līdz knaiblis, citiem nē, tāpēc knaiblis arī noder. Un tad ir dažādi tīrīšanas līdzekļi. Grifam, stīgu kondicieris un korpusam. Un kāda lupatiņa, kāda salvetes. Tas ir viss. Labs rādītājs, ka stīgas ir laiks mainīt, ir arī, ja paskatās vietā zem lades. Ja tur ir jau izveidojies tāda gropa, tā stīga jau tad vairs nevar rezonēt pilnā garumā. Tu nevēlies visu laiku ar roku lēnām to darīt. Tāpēc šis daudz vairāk atvieglo. Tagad, kad stīgas no headstocka ir dabūtas nost, ir svarīgs brīdis dabūt viņas ārā no šejienes. Stīgu tinējam ir rīks, lai viņas izņemtu. Ir opcija arī mēģināt dabūt savu roku iekšā un paspiest viņus uz augšu. Nespiest pārāk daudz uz ģitāras korpusa vai uz tiltiņa. Tas viss ir koks, kurš var arī sadalīties. Var paspiest ar roku mazliet pretī no apakšas. Un tad, kad viņi ir panākusi jau uz augšu, ir iespēja stīgu pastumt mazliet uz leju, ka ir viegli izņemt ārā. Protams, ir svarīgi notīrīt ģitāru, noplēt lagas. Tas, ko mēs varam redzēt Philips ģitārai, viņa kādu laiku nav redzējusi grifa tīrīšanu. To visu mēs pavisam mierīgi varam notīrīt, un to mēs arī tagad izdarīsim. Tam mēs izmantosim žileti. Maigi pielietojot žileti, mēs varam nokasīt nost augšējo daļu, kas ir pārsvarā visi lielie netīrumi. Un pārējo mēs jau notīrīsim ar tīrāmo līdzekli. Nākamā lieta, kas būs vajadzīgs, ir papīra skočs. To mēs darīsim divas lietas. Pirmais, mēs aizlīmēsim soundhole ciet. Jo nākamais process ir diezgan netīrs, un tas būs lāda pulēšana. Jo gludāks viņas ir, jo mazāk pretestība, jo ilgāk viņas var vibrēt, respektīvi ilgāk skanēt. Tas, ko mēs paņemam, ir 2 gabaliņi ar papīra skoču. Vienu uzlīmējam vienā pusē, un otru uzlīmējam otrā pusē ladai. Šī skoča mērķis ir pasargāt koku no berzēšanas. Es nepaņemu daudz metāla vati, un tālāk ir vienkārši berzēšana. Vienkārši ir jānopulē, jānoberž netīrumi līdz brīdim, kad viņi ir atkal spīdīgi. Ar pirkstu pārvalkot arī var just, ka viņš ir kā matēts, viņš beržās, un šis ir gluds un slīd. Var to izdarīt visa grifa garumā un nolīmēt visu grifu. Man personīgi nepatīk tik daudz laika tērēt tam, tāpēc es izmantoju tikai 2 gabaliņus un vienkārši pārbīdu viņus. Katram ģitāristam, kam ir pieslēdzama ģitāra, ir svarīgi turēt rezerves baterijas. Šis ir arī labs brīdis apkopas laikā, kad nomainīt bateriju, atkarībā no tā, cik viņi ir izārdusies. Šis te, pieskaroties baterijai, aizdegas. Esi uzmanīgs, neturi šo blakus baterijām. Un kāpēc ir jāaizlīmē arī noņēmēji, nevis tikai jāaizlīmē soundholes akustiskajai ģitārai, ir, ka pulējot rodas mazas metāla skaidiņas, kurām ļoti patīk magnēti. Ir tiltiņš. Un ir reizes, kad viņš vienkārši izkrīt ārā, un tad rodas jautājums, kāda ir pareizā orientācija, kā viņu jāieliek. Tātad, ieliekot iekšā, ir jāskatās, ka pirmās 4 stīgas iet virzienā diagonāli uz priekšu, viss tuvāk kolkām, mazliet uz priekšu, vēl uz priekšu, tuvāk soundholam, un tad sākas atkal tuvāk šeit. 4 un 2. Zīmols grafīts ir ļoti, ļoti slidīgs. Viņš palīdz vietās, kur stīga pieskarās tiltiņam, lai skaņojot, tev stīga pāriet vienmērīgi, nevis tu skaņo lēnām pēkšņi pārlec. Stīgai ir gludi jākustās. Un censties uzkasīt virsū, vai arī var vienkārši ar zīmuli mazliet uzzīmēt, un viņš eventuāli nonāks tur, kur viņam ir vajadzīgs. Tas pats ir arī šeit, ja var redzēt, te iekšā jau ir
Tālāk grifa tīrīšana un eļošana. Svarīgi ir sekot instrukcijām, nespiest pudelīti, vienkārši saslupināt un notīrīt grifu. Un tad paņemam salveti, ar kuru mēs kārtīgi notīram netīrumus un vienlaicīgi arī iestumjam ēļiņu iekšā grifā. Tīrs grifs bija noteikti. Un tad pabarojam arī šo koku. Kamēr stīgs vēl no virsū, notīram arī korpusu, sakojam instrukcijām un ar tām arī notīram ģitāru. Te ir stīgu uzlikšana. Tātad ieliec stīgu ar gropi pret stīgu, ieliec šo, piespied pietura rīkšķi un stīgu pavelc uz augšu. Skaņotāju galviņu uzgriežam, lai viņi skatās šādā virzienā. Mēs liekam no ārpuses uz iekšpusi, aizvērtējam aiz pirkstu, parādām vidējo pirkstu pie 12. lādes, un tīri teorētiski tas būtu tas, kurā brīdī es aptītu apkārt, paceltu šo uz augšu, un iemesls, kāpēc es pieturu pirkstu lejā, ir tāpēc, ka visiem pārējiem tinumiem ir jāiet zem virsējā, kur ir labi pievērst uzmanību, vai gala kolpa negrib lekt ārā. Patreiz nav uzdevums uzskaņot visu ģitāru, bet gan dabūt stīgas daudz maz nostieptas, pārskaņot vajadzēs pāris reizes pēc tam, kad stīgas ir nomainīts. Ir svarīgi, ka stīga iet no ārpuses uz vidu, kā var redzēt jau šeit, viņš smuki, tad, kad aptīsies pa iekšmalu, bet lai to dabūtu, ir jāsāk ar to, ka mēs ieliekam no ārmalas, apstamies garumu un tad aptinam pāri. Stīgas ir uzliktas, tagad ir laiks viņu uzskaņot, kā jau es teicu, paiet pāris reizes, līdz viņš vairs neskaņosies ārā. Es iesaku sākt skaņot no resnākās stīgas, tāpēc, ka tā visvairāk ietekmē to, cik grifs ieliecās. Un tad ir tāda lieta kā stīgu kolicieris, ko izmantot ir īpaši pēc intensīvākām spēlēšanas sesijām, kur stīgas ir dabūjuši daudz sviedrus. Tas noteikti nav tas, ko es darītu, kad tikko es esmu uzlicis komplektu. Tā ir lieta, ko es darītu, kad komplekts kādu laiku jau ir bijis. Pēc spēlēšanas es izmantotu šo. Viņas ilgāk labi skan. Tagad es tikai aptuveni uzskaņoju. Kad esi uzlicis stīgas, obligāti nogriez galus. Ja tu spēlē ar galiem, kur vienkārši ļangājas apkārt, pagriezīsies pret bundzinieku, lai viņam kaut ko teiktu, un tavs bundzinieks būs akls, jo viņam būs iedūrusies stīga acīs. Vēl viena svarīga lieta, ko izdarīt, ir izstaipīt stīgu, kad tā ir uzlikta. Protams, pie plānākām stīgām nevajag pārcensties. Ir atšķirība mediātoros. Tas nav tikai biezumā, tas ir arī materiālā. Ir ļoti plāni, kas ir gluži kā papīrs, kuri neļauj spēlēt tik skaļi, ka ģitāra vairs neskan skaļāk, bet viņi sāk skanēt sliktāk, jo stiprāk spēlē. Lai cik stipri tu spēlētu ar šo mediātoru, īsti nav iespējams aizšaut par stipru. Es iesaku trenēties ar cietākiem mediātoriem un trenēt roku un trenēties sadzirdēt, kur ir tavs ģitāras limits. Šis mediātors ir 0,96 mm, kas ir diezgan biezs, un šis ir 0,73, bet viņi ir dažādi materiāli. Šis ir Ultex, un šis ir parastais Dunlops. Un ir atšķirības dzirdami. Kaut arī šis ir plānāks, viņš skan daudz dzirdrāk, un tas ir atkarīgs no materiāla. Tas, ko es iesaku, pirkt daudz dažādas mediātors, ne tikai tāpēc, lai saprastu, kas ir primārais, ar kuru tu gribi spēlēt, bet bieži vien dažādos gadījumos ir nepieciešami dažādi toņi, un tonis nav tikai no stīgām, tikai no ģitāras, tikai no noņēmē, bet arī no mediātoriem.